Tā. Nu tad no kā visbiežāk tiek brūvēts alus Amerikā? A variants apiņiem, B variants miežiem un C rīsiem. Ceļam. Apiņi, mieži, rīsi. Tā, variants meitenes, ceļam. Un meitenes paskatās, špiko, domā. C. Nu, te jau ir gandrīz 4 pareizas atbildes no rīsiem. Jā, kā sauc alus patronēsi? Dieviete Sīrisa, dieviete Hestija vai dieviete Artemīda? Tā jau testā pa vidu jāpārāk. Viena pareiza atbilde, dieviete Sīrisa. Atbilde. Kā dēvē alus paliktnīšu krājējus? Jūs izlasīt precīzi, atvainojos, ja nebūs pareizi. Padofilists. Tādus cietumā jāliek. Jā. Tie mums viss neliek. Labeorfilists un tahestologs. Un tikai viena meitenes. Pareiza atbildi, jo tā bija C. Tahestologs. Tahestologs. Tā likās. Noslēdzošais 10. jautājums. Kādus augus viduslaikos lietoja alus garšas uzlabošanai? Un tā A variants Kadiķogas Ingvers ģimenes, B variants Mellenes, upeņu zāri pīlāģi un C variants Timjāns, kanēlis, koriandrs. Tikai 2 nepareizas atbildes, jo pareizā atbilde ir A. Aplausi meitenēm! Var nosaukt to līderi? Līdera ir Inga 22, Rīga, numur 8. Inga 22, nāc Ingrid priekšā parādies. Tās saulītē, tā lai aplausi pēc pirmā intelektuālā konkursa vadībā Rīgā 22. Šais ļoti sarežģīts uzdevums ir nākamais. Šīs parka teritorija Vērmans dārzā, nu, ja jūs ziniet, varbūt kāds ir paziņa vai strādā ar jums kopā vai kā. Būtiski mēs jūs, nu, laižam uz kaut kādu īsu laiciņu prom. Un jums ir jāatved šeit cilvēks, vīrietis ar lielu vēderu, var teikt pat vislielāko. Meklējiet, ja jūs pilnīgi droši ejat klāt, kuram. Uz šitā brīdī visi veči ievilk vēderu. Nē, jo lielāks vēders, jo labāk. Mēģinies meklējiet. 5 minūtes, pilnīgi droši. Pārsvarā, es domāju, tie visi sēž. Paprasiet, lai viņš pieceļās. Cik? Viņam jāiet startēt fitness konkursā. 122, man ir lielāks izmērs, cik man ir. Lūdzu mēram Viktoram. Viktor, no kuras pilsētas jūs? Arī Rīdzenieks, te pat kaimiņos pāri ielu. Paņem šito, mēram. 107. Es jau teicu tev, Viktor, citā kategorijā vajadzēja startēt. Jā. Nekas, Viktor, tu uz nākošo gadu. Nu, Kristīni nāca ar savu jaunu atradumu. Kur tu viņu atradi? Viņš dzēra alu. Viņam rokas vēl netrīcīt. Tā vārds kā ir jaunajam alus dzērājam? Germans. Germans, no kurienes Germans? Arī Rīga. Zemāk meitenes, nu. Tikai to gāzmas nesaprāt. 122, divi līderi, 122. Labs variants nāk. No kurienes mēs nākam? No Rīga. No Rīgas. Vārds? Zigmunds. Zigmunds, es tā arī domāju, pēc vēdera vien jau Zigmunds. Zemāk, kur jūs mērat? Tragiet, tur būs 108. Man liekas, jāmēr tur, kur naba ir, tur ir esmākā vieta, ne? Smoki. Tur, kur ir alus, Zigis teica jāmēra, nevis tur, kur naba. Tad arī šitien ir jāmēra, ne? 144! Nocīgas vēl, bet nepriecājies, tur arī ir zēni, kas ir brokastojuši. Nē, nu, uzreiz tā baigi sašņuki. Vārds? Denis. Денис из Питера! Денис, первый раз в Риге? Честно говоря, да. Почему? Ты хотел соврать, что ли? Латвия не первый в Риге. А как это? Куда ты ехал в Латвию?
Я не видел. Ну, а как тебе нравится наш пивной фестиваль? А как вот девушка, что она вам сказала? Вот это интересно. О! А Дим, ты поверил? Nu, ja kāds tas tur Dima ir no Pēterburgas un meitene atnāca, viņi to teica, ejam ar mani. Viņš aizgāja. Yes, Дима, ты молодец. Ну, Россия, чемпион по хоккею. 136 сантиметров, неплохой результат, Дима. О-ла-ла, man būtu cepuri, būtu jāņem nost priekšā. Tā, vārds? Mareks, no kurienes Mareks? Jā, noņem nost kaut kāds puteklis tik gludināts. Marek, pirmoreiz šitādā notikumā? Jā. Vispār ir kāds pirms tam mērījis tevi? Nu, nemēģinājis, nav neviens. Pirmais Mareka mērījums dzīvē. Не хватит! 149! Marek, tu jūti kā tauta līksmo. Viņi priecājas, ka beidzot ir viens Mareks Dižvijs nomērīts Latvijā. Labdien! Москва. О, Москва! Только сколько к нам друзей приезжает. Как было имя? Игорь. Игорь. Первый раз в Риге? Какой? Нравится? Когда завтра меняете билеты, остаетесь? Хотелось бы, но не знаю. Хотелось бы, но не знаю. Какое пиво здесь понравилось? Хорошее есть? У нас пиво есть в Латвии? Темное, хорошее пиво, да. Какое у вас в Москве любимое пиво? Я тоже темное. Ну какое? Ну там есть, не знаю, чешское, российское, литовское. Понятно, да. Бельгийское, может? Мытищинский завод. О, Метищинский завод. Наверное, называется Кристалл. Žiguli. Tātad viņām vismīļākais ir Mitišins Atlantē, jau visi zin, kur ir hokeja spēle, bet tur ir arī alas rūpnīca Žiguli. Tā paga, kā jūs te mērat, meiteni? Normāli. О, 131 сантиметра. Сколько Димкам было? 129? Cik bija Dimkam? Димкам bija. О, Игорь, ты только второе место в России занимаешь. Димка пока лидер. Питер. О, бeidzot man Паунерс. Вот, Дима, если нам попробуй. Мне принесли, но для России ничего не жалко, пожалуйста. Только оставь чуть-чуть мне тоже, да? Tā, nākamais dalībnieks. Ņemam jau jāciņ nosaudā uzreiz, lai nav ko slēpt, svecis un pūrā. Mērīsim. Kā ir vārds? Kurienes? Rīga. Visi rīdzinieki. Tikai ārzemnieki un rīdzinieki. Neviens tā atbrauc no mums. Nevelc uz iekšu vārdu to vārdu. Zemāk, reku žūrijas saka, zemāk. Restākajā vietā jāmēr ozoli. Šiteni ir jau oficiāli mērīšanas rezultāts, cik augsts jāmēr. 126 vari, vēl jātrenējās. Nē, nemūs projām vari, pagad. Okay, what is your name? All. From which city you come? Bode. Bode is the north, is the upper the north circle? Okay. Bode from Norway. You are measuring before or not your stomach? No? Never. Okay. Which kind of beer you like it? That? Brallis, you like it? You know what's the meaning of Brallis or not? Brother. Latvian and Norwegian like a brother. Oh, you are a Norwegian record holder. Oh, 136 centimeter. Bodo main. Bodo is capital of Norway at the moment. Yeah. Vārds? Имя? Юра, откуда? Мурманск. О-ла-ла. Ну, хороший Мурманск. Почти как атомная подводная лодка. Вместе у девушек руки начали трястись. Ну, Мурманск, что?
Не может быть. Подожди еще раз. Ну не может Мурманске так мало быть, ну. А что там, кроме рыбы, Но, Игорь, все равно, чемпион Мурманска. 7,24, 124 сантиметра. Ты занимаешь почетное 3-е место в России. После Петербурга, Москвы. Meitenes, kur ir spēcbalva Marekam? Marekam spēcbalva. Nākiet jūs ar savu atradēju un nofotografēs. Lūdzu, fotokorespondenti bildīti. Latvija Bīrfest 2012. Slaidākais jauneklis. Marek, tu saņem dāvankarti laikam, ja? Wow! Leciens ar izpletni. Vajadzētu paziņot to balvu no Inbox LV. Balva ir no Inbox LV, leciens ar izpletni, jā. Mazo. Aplausi visiem, aplaģismenti, smieļīgi, ribjāt. Un turpinām baudīt šo festivālu. Paldies, puikas, paldies, meitenes, ka jūs atradās. Thank you very much, Paul. Spasībā, ribjāt. Lūdzu, mīļie klātesošie, kāds ir populārākais sporta veids Latvijā? Orientēšanās, pareizi, orientēšanās ir vispopulārākais sporta veids. Un meitenēm tagad arī būs orientēšanās. Meitenes, jums būs dotas cik minūtes? 10, ja? 10 minūtes. Jums nav jāapskrien visi kontrolpunkti. Bet, ja jūs vairāk savācat, jo, protams, ir labāk. Un jums tur ir sarakstīti dažādi kontrolpunkti. Viņi ir izvietojušies visu Vērmans dārza teritorijā. Un jums tur tagad ir jāatrod. Un tur jums iedos karociņu, ja? Un tā kā baiļu faktorā, apmēram, karociņi, ja? Šik iedod, un jo jūs vairāk savāciet, jo, protams, ir labāk. Bet, 10 minūšu grafiks arī ir būtiski. 10 minūšu grafiks arī ir būtiski. Ja kāda izdomā, ka nevajag varbūt visas karociņas savākt, tad viņi to nedara. Ja? Tā varēsiet atrast. Tad visā parka teritorijā ir izvietot šie kontrolpunkti, un jūs nāciet atpakaļ, un stāsimies tādā secībā, kā jūs arī atgriezīsieties, ja? Labi. Festivāls turpinās, to Aivis uzliks tādu smuku mūziku. Aivi, tev ir smuku mūzika? Vispār Aiviem jau nav nesmuku mūzika. Un tā? Man jāuzņem chronometrā 10 minūtes, man taču chronometrs pareizi. Pagaivi, man ir 0 ieslēgta. Es kāpēc visas meitenes grib skriet uz to pusi. Labi. Jā, tiesneši tā, ka jāskrien. Filmēs, pareizi. Uzmanību, Aivi, gatavību. Aiziet. Galvenais, ka viss aizskrējas vienu kontrolpunktu. Un mēs varbūt būs skatītājs simpātijas, nezinu. Tā, meitenes, jūs tik sirsnīgi skrējat, jūs esat patiesi godīgi piedalījušās. Tas ir prieks. Vai visas ir atnākuši atpakaļ, ja? Visas, jā. Dīvaini. Tā, pirmā, kur meitene mums atskrēja? 8. numuriņš, jā? Atskrotais, jā? No labi, skaitīsim, cik tad ir karociņa 8. numuriņam? 9. Kur karociņa tev nav? Bērnu laukumiņi nav, tās pierakstiet 9 karociņi. Kas skaitiņā? 6 otrajā pārbaudam, 6 karociņi. Nu, Kristīna, cik tev? Kristīna, kur tu biji? Kur tu skraidīji? Kāpēc tu tikai, tu pirmo dienu šodien esi šeit konkursa teritorijā? Es biju piekdienu, bet es nestaigāju. Nestaigāju, jā? Nu, redz, cik slikti, ka neiepazīstās ar teritoriju. Bet skaidrs, ka tev arī, protams, nevarētu būt tādas zināšanas, kur ir alus tirgotāji un tu Ukraiņu alus ražotājus atrad? Žēl, vajadzēja varbūt mums vēl vienu ierobežojumu teikt meitenes, kas dzer alu. Ja? Bet, nu labi, nu Kristīna, bet nekas 5, tas ir puse. Nu, 9. Lasmīgi, kurš tev nebija? Arī tas puzlīt, ja? Ja? Nu jūs jau kopā muļķīgi bija vispār prasīt. Muļķīgi bija prasīt kopā skrēja, tad arī 9, ja? Nav godīgi. Cik? Nav godīgi par tiem, kas skrēja viens. Cik? Vēlreiz. Kur tu biji? Bajā rindajā, es saprotu. Tu pirmo dienu šeit? Tev arī alus nepatīk? Tikai viens, ja? Pačukstamā, kurš tas ir? Balsts, Zanta, viņi šeit varēs laika arī tustējās. Balsts, jūs varētu ātrāk ieliet cilvēkam malu, viņš būtu vēl kādu karociņu dabūjis, no? 2. Tad cik ir īstenībā?
Es nezinu, žūrija es te, lai žūrija skaits. Man liekas, ka nav 10. Tu tad vienā vietā meteni. Labi. Te jau, kur karodziņi? Es jau vienā. Kur karodziņi? Cik te ir? Nīra? Bērnu pilsēta jau man pasūtīja. Es teicu, vajag mainīt stratēģiju, bet smuki visi tīri galvenais, ka karodziņi. Visi nav neviens saņurcīts, visi smuki izgludināts. 6. Puikas, 9. numuram 6. Kad mēs skaitām visiem, kam ir 9, mēs skaitām kā 10, ja? Tu karodziņus nedosi. Redz kā, paskaties dāma iedānos tā novelts. Varbūt ar zobiem, ne tā kā svinībā. Vienkārši visiem par vienam karodziņam klāt. Visiem pavisam vienam karodziņam klāt, kur nedēva. Cik te ir karodziņi? 1, 2, 3, 4, 5. Pareizi, ja? 5 bija. Sunīts neļāva attīstīt ātrumu, ja? Trauc. Nāc ātrāk. Mačo. Tev tagad cits draugs, ja? Tās tur gar tumšiem matiem. Es vairs nedaru, ja? Ja to tu pastaigājies, nu viss tinies. Labi, nu labi. Neatceries, kāds bija rezultāts vēderiem pagājušajā gadā? 1,50 m. Mēs šodien nepārstīsim. Nu nevar jau būt vairāk, jo Mērlēn te tikai 1,50 m. Loģiski. Viņš ievilka vēderu. bija jāizpūš kādreiz vēders. Salīdzinot ar pagājušā gada pārbaudījumiem, kad bija grūtāki? Pagājušajā gadā. Kāpēc? Tur jau nekas nebija, bija kaut kāda alus jāpanēs. Pēc tam nedēļ normāli ieelpot nav iespējams pēc tās turēšanas. Jā. Mums bija pieteikušās 8 meitenes, dzirdējām, un kas tad iedvesmoja to, ka vajag iet tomēr tajām 2 vietām pieteikties? Es esmu bijis tāds, Piedalās. Un kā ir veicies līdz šim? Nekā. Loterijā nekad nekas nav vinners. Pat 5 litru ūdens kanniņa. Man arī vienīgais, kas ir manā ģimenē vinners, tas ir ritenis. Es jau vinnēju riteni. Mēs nopirkām pa 3,9 centiem ūdeni un vinnējām riteni. Un tad mēs pusstundu negribējām ticēt, ka domāju, ka mūs āzē, bet īstenībā bija. Kā liekas, vai atbilstoši tai cerībai nostartēji? Kā nostartēji? Es jau priekš sevi startēju. Tā ir ļoti pareizi pieeja, jo šodien būtībā te rezultāts nav galvenais. Šeit galvenais ir festivāla atmosfēra, kas mums ļoti laba ir, ja? Labi. Viņš runā kādā valodā, Močo? Suņa valoda. Kurš pārvalda? Kurš ir tik daudz izdzērs jau? Kurš var satināties uz suni? Jūs varat atnākt vakarā, ka mums būs jāvada cilvēki ārā no šīs kolas. Daži nerunā. Nē, mums ir apsargi, kopā ar apsargi 50, varbūt suns var kaut kā savādāk viņam pateikt, lai viņš rīt ir darba diena, varbūt, kā tas ir suņu valodā, es nezinu, kā arī darba. Un ceļus un lielvārds jostas, viss beidzies. Kubiciņš sev uz vēderu varētu uzzīmēt. Tas ir six-pack. Jā, tā. Ir nonācāk Alus festivālā skaidrībā. Alus festivālā skaidrībā. Labi, es nezinu, kā tu tā laikam Andris kā žūrijas komisijas vadītājs arī ziņos rezultātus. Jā, pēc visiem likumiem, protams, man ir jāsaka to, cik mums bija nenormāli grūts uzdevums. Pieņemt lēmumu, un vēl pirms tam obligāti ir jāpasaka tas, ka visas jūs esat uzvarētājs, ja? Bet, aplaus. Šito Andris vakar mēģināja 3 reizes, viņš tagad nesaņem. Jā, bet, īstenībā, lai būtu tā pa godīgo, ja, tad mums bija sadaļa sevis prezentēšana, Viktorīna, Alus vēdera čempions, orientēšanās sacensības. Un tā mēs tos punktus kopā saskaitot, nonācām pie tā, ka... Alus vēderos es ieņēmu priekšpēdējo vietu. Jā, bet būs arī cienījumam Raimondam Bergmanim arī īpaši balva no žūrijas. Metramērs. Kausiņš. Es nelietu alkoholu, bet kausā meita. Nē, bet tur jau klasu var lietu. Tur var puķis turē. Tā, Kristīne no Rīgas. Aplausi. Kristīne. Aplausi Latvijas rekordiste. Arī balva. Jā, viņai bija 2 karociņi, bet viņi atrada visrasnāko džeku. Ok. Visdīžāko. Linda no Rīgas. Vicemis.
Aplausi varētu skaļāki būt. 2012 ir Inga no Rīgas! Inga no Rīgas! Jā, tas vai palāk. Wow, Servelāt ražotās speciālās desmit. Inga, tagad tev ir foto mirklis, tagad kameras stāv un intervija. Inga, parasti, kad šitādos konkursos tev palīdzēt kaut ko, es paņemšu vismaz tās desmit smakliņas. Šitādos konkursos parasti meitenes, kad uzdod visu konkursos uzdod jautājumus, tradicionāli atbildes, ceru, ka tu tā neteiksi. Jo tu nevar tā teikt. Jo parasti viņi saka, mēs mācīsimies angļu valodu un nodarbosimies ar labdarību, ja? Tā kā angļu valodu tu jau zini, tev uz pusi atbildi jau sakrīt, ja? Bet kā viss mits, kā Miss Latvija Bīrfest, un kādi ir tavi plāni nākotnē tagad? Saistībā, protams, ar alus.